Cienījamie skatītāji, šī ir pēdējā šī gada Eiropas parlamenta sesija Strasbūrā, un darba kārtībā ir vairāk svarīgi jautājumi. Diskutējām par Sīrijas režīmu krišanu un šo notikumu iespējamām ģeopolitiskajām sekām. Ilgstošais Sīrijas pilsoņu karš ir radījis nestabilitāti reģionā un ietekmējis Eiropu. Miljoniem cilvēku ir bijuši spiest pamest savus mājas, un Sīrija turpina būt ne tikai bruņot konfliktu, bet arī terorismu perēklis. Eiropas Savienība joprojām ir lielākā humanās palīdzības sniedzēja Sīrijai un turpinās atbalstīt nevalstiskās organizācijas, kas sniedz palīdzību. Turpmāk Eiropas Savienības iesaiste ir atkarīga no pierādījumiem par patiesiem jaunās varas centieniem virzīties uz demokrātiju un cilvēktiesību ievērošanu. Otrdien Eiropas parlamentā tika pasniegta Saharova balva, kas ir viens no augstākajiem apbalvojumiem par cilvēktiesību aizstāvību. 2024. gada Saharova balva ir piešķirta Venecuēlas demokrātisko spēku līderiem Marijai Korinai Mačado un Edmundo Gonsalesam Urrutijam. Šajā sesijā norisinājās arī Eiropas ombuda vēlēšanas, tātad tiesības sarga vēlēšanas. Ombuda uzdevums ir uzraudzīt Eiropas Savienības iestāžu darbību, nodrošināt caurspīdīgu un pilsoņu tiesību ievērošanu. Par Eiropas ombudu tika ievēlēta Tereza Ņiņu no Portugāles. Īpaša uzmanība šonedēļ tika pievērsta dezinformācijai sociālajās platformās tādās kā TikTok. Konteksts ir nesenais Rumānijas konstitucionālās tiesas lēmums anulēt prezidenta vēlēšanu pirmo kārtu. Konstitucionālā tiesa bezprecedenta lēmumu pieņēma pēc tam, kad Rumānijas prezidents atslepenoja izlūkdatus, ka Krievija vadījusi vērienīgu kampaņu, kas ietver tūkstošiem sociālo mediju kontu, lai popularizētu vienu kandidātu tādās platformās kā TikTok un Telegram. Mums ir jāpanāk, ka šīs platformas uzņemtos lielāku atbildību par to, kas notiek to telpā, un nodrošinātu godīgas, uzticamas informācijas apriti. Ļoti svarīgs punkts šajā sesijā ir jautājums par Krievijas centieniem pārrakstīt vēsturi. Kā teica plenārsēdē, Krievijas vēstures pārrakstīšana nav nekas jauns. Maskava organizē Baltijas galvaspilsētu atbrīvošanas salūdes, noliedz okupāciju un propagandē melus par mūsu pagātni. Tagad šī viltus narratīva mašīna kalpo vēl ciniskākiem mērķiem – agresijas kara attaisnošanai pret Ukrainu. Vēstures falsificēšana ir Kremļa mērķis instruments, gan lai izdzēstu pēdas par pagātnes noziegumiem, gan lai attaisnot jaunas zvērības. Mums Eiropas valstīm ir jāveido vienota izpratne par vēsturi. Pievērsāmies arī saspringtajai situācijai Grūzijā, kur pēdējā laikā vērojam brutāli izreikināšanās ar miermīlīgiem proeiropeiskiem protestētājiem. Grūzijas tautas centieni iestāties par demokrātiju un eiroatlantisko integrāciju ir pelnījuši mūsu atbalstu. Jautājumi, kurus izskatījām šonedēļ, ir kā atgādinājums tam, ka Eiropas parlaments ir viena no tām vietām, kurā darbs nav tikai simbols. Jautājumi ir smagi, taču cerams, ka palīdz mūs visi virzīt pretī drošākai un brīvākai Eiropai un pasaulē. Paldies šajā reizē, un uz tikšanos jau nākamajā reizē Strasbūrā, bet tā jau būs nākamgad. Uz tikšanos!